Pilsētu un novada centrus jau kopš pirmā adventa rotā krāšņi izgraznot ceglas, bet iedzīvotāji tikai tagad steidz izmeklēt pašu skaistāko zaļoksni. Kādai jābūt eglītei jūsuprāt? Smukai, kuplai, protams. Vai jūs vienmēr pērkiet, liekiet savā mājā Latvijā audzēt eglīti? Cenšamies, jā. Kas to var pierādīt, kur viņu audzēt, bet... Ceļš no sēkliņas līdz eglītei ir garš. Gadu augus eglīti ir tik niecīgi, ka to pat saskatīt grūti, bet tirdzniecībā nonāk 1 līdz 2 metrus garas skaistos. Eglīšu cena gan šogad kritusies, un iemesls tam ir Krievijas tirgus. Tirgū ienāk šīs te no Eiropas nākušās eglītes, kas netiek līdz Krievijai, un viņas koncentrējas gar robežu, un Latvija ir viena no šīm te vietām. Ļoti plaša izvēle, un kas ir pats trakākais, ļoti zema cena, dempinga cenas. Tās cenas, tās jau ietekmēt mēs ar vietēji audzētāji īsti nevaram. Arī Jelgavā tirdzniecības vietu skaits teju vai dubultojies. Lielākoties tiek tirgotas stādaudzētavās audzētās eglītes. Stādaudzētāju biedrības vadītājs skaidro, ka ienācēji egļu biznesā šādu situāciju spēs pārdzīvot 1 līdz 2 gadus, bet ne vairāk. Jo lielāka eglīte, jo lielāka kapitāla ieguldījumi, jo tev viņi ir jāuztur. Tas nozīmē šogad daudzi šie te jaunie nākot iekšā guldot tirzniecības vietās, viņi jāsaka dabū vilties. Mazāk sāpīgi pieaugšo konkurenci izjūt tie, kur eglīšu biznesā darbojas ilgu laiku un kam tas nav vienīgais ienākuma avots. Mēs cenas nemainām. Mums bija tieši tādas pašas, kā bija iepriekšējos gados. Tā mēs pieturamies pie tradīcijām un nemainām, jo mums ir ļoti daudz pastāvīgie klienti, kuri jau zina, ka tur ir tā un tā. Pieprasītākās šogad esot sudrabeglis un balteglis ar mīkstajām skujām, kā arī eglītes podiņos. Sandra Leitāne, Andris Pāns, TV Spektrs.